Svētki, jo galu galā gan jūs cienījamie klienti, gan arī mēs jutām tās saspiestās šaurās telpas, kā mēs tur strādājam. Un diemžēl neērtas. Un varbūt, kā teikt, vērtēt, kā mēs esam līdz šim strādājuši šos 3 gadus. Jums, cienījamie klienti, no vienas puses ir jāvērtē labāk, sliktāk, ko varam strādāt vairāk. Savukārt no otras puses mūsu valdes priekšsēdētājs Ruseļa kungs varēs vērtēt no otras puses. Tā kā šajā brīdī, vienkārši aprunāsimies, kā mēs strādājam, ko mēs varētu strādāt labāk. Pirmām kārtām es gribētu teikt milzīgi paldies Zemes bankas Madonas klientiem, Madonas kolektīvam par šo te pēdējo darba cēlienu, kāds mums šeit bija. Kolektīvam paldies, ka izturēja tādos apstākļos, jo tik tiešām viņi bija, man šķiet, paši tādi smagākie priekš darbiniekiem visā mūsu bankas sistēmā. Un savukārt klientiem paldies par to, ka viņi saprata, kāpēc uz brīdi ir tādi sarežģījumi radušies, ja, jo tagad jau, ziniet, visādi var būt, te aiztaisās tie, tad bankas nemaz vairs nav, ja, nav paņēmuši, ja, bet vēl ir kāds derētās te vēl ir. Tas ir paldies par to izpratni, paldies to, kad izturējāt arī jūs savukārt, ja, jo skaidrs, ja, ka tās ērtības klāt jums nenāca un jāsaka ir tā, ja, kad par šiem gadiem, jau par 3. gadu, Madona, viņi mums ir kā pirmā nodaļa, tā vienmēr kaut kur tā sirdī, tā, mums arī tā kā pirmā, tā vairāk arī paliks, un jāsaka ir, ka tas temps, ko Bezmers uzņēma savā laikā, godam tiek turēts, un pirms es braucu šurp, es tā pāanalizēju visas tās nodaļas, tagad mēs varam pateikt tās lielās kā rajona nodaļas, ir 10 par republiku. Bija jau būt vairāk, bet tur gan ar vietējām pašvaldībām, citur bija krietni grūtāk, ja. Tā teikt, es varētu teikt, tā izpratnes koeficients es varētu likt. Madonas pusē tas jāsaka, izpratnes koeficients ir visaugstākais, pārēmi grūtāk. Tad lūk, un 10 nodaļas, un skatoties, kā viņi strādā, tad jāsaka, ir apmēram sekojošais. Lai kā tas neliktos, un teiksim, tādu lielu rajonu, kas ir gan Liepājas, gan Ventspils rajonu. Tad tieši to, ko mēs varētu skatīties tādu novērtējošu rādītāju, lati, mūsu valsts nacionālā valūta, tad, ja mēs caur šo prizmu skatāmies, tad Madonas nodeļa mums ir lielākā, stiprākā, spējīgākā, man sakot, pati pirmā vietā pēc caur šo te prizmu skatoties. Un tas atkal jāsaka, no vienas puses ir pateicoties kolektīvam un pateicoties madoniešiem, kuri Zemes banka ir uzņēmuši, jo tas nav tik vienkārši,
tu apmēram tā stādos priekšā, es zinu, ja, tie tur no Rīgas atnākuši te būvēs, te paskatīsies. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūs uzņemtu. Pēc tām aktivitātēm, ko es varu redzēt, ko it kā sausie skaiti runā, mēs varam droši teikt, ka tas ir noticis. Jā. Un tieši šeit sakarā kaut ko varbūt arī netik, kā saka, varbūt skanoši. Man gribētos, tā teikt, kolektīvam dāvāt divas svarīgas lietas, tās jau kaut kur jau pie vietas tur virtuvē ir, un gan jau klienti arī kādreiz nāks un nobaudīs tur, tā teikt, kaut kam ko siltāk vienu krāsni, mikroviļņu, un atkal kam ko augstāk tur atkal leduskaps, ja? Nu, un tā, un atkal kopā ar visiem klientiem, tad šī te bankas nodaļa, lai jums labi strādājās, un turiet uzstātotiem. Paldies jums visiem! Rajona padomu ieradās, vēl strādāt, un arī kā liels rodas. Kolēģi, bankas darbinieku, direktoru, pārvaldnieku. Gribās novēlēt, vai Zemes banka, kuras vārds ir iegūst jau tādu labu skanējumu jau stipri sen pirmajos Ulmaņu laikos, lai jūs turpināt labās tradīcijas, lai jums būtu bagāti klienti, tā skaitā arī rajona padomu, lai būtu bagāti. Tas būs liels apgrozījums, jums ienāk un klientiem būs labi. Un lai būtu, kā tautā saka, viss kā bankā. Paldies! Tas izpildīs. Jā, paldies! Atteicam jums vēlam panākumus. Kas no bagātākiem klientiem? Nu, tik bagāti mēs esam šīs nabadzības brīdī, tā jau katru mūsu personīgā lieta un kopējā, un to mēs izpaust. Bet es gribētu teikt, cienījamie Zemes bankas darbinieki, kā šeit filiālē, tā arī mūsu Rīgā. Mums ir liels prieks, un mēs faktiski priecājamies kopā ar jums par to, kad jūs šī te grūtajā ekonomiskajā krīzē un banku krīzē, ka jūs esat pārvarējuši šo te krīzi un esiet palikuši dzīvi un veseli, un ne tikai tā, bet arī strādājiet un darbojieties, un jūsu darbība parāda to, ka jums tomēr ir pamats zem kājām, un mēs visi tam ticam un gribam ticēt. Tautā pēdējā laikā, kad parādās šī te krīze, banku krīze, tad ir tāda pusanekdotisks izteiciens, kur glabāt savu naudu. Saka tā, ka vislabāk naudu glabāt Zemes bankā. Tauta saprot to tā, ka ieliek podā un ierok zemē. Bet es gribētu jums novēlēt, lai tiešām tas tā nebūtu, kad mūsu Zemes banka būtu tiešām tā, kad zemē nebūtu jārok, bet šeit mēs varam droši nākt un noguldīt savus līdzekļus un arī kaut ko pretī kredītus saņemt un tā tālāk. Tātad visu to labāko jums novēlam, lai jums būtu sekmes, lai jums būtu labi klienti, tik tiešām godīgi klienti, jo šodien tā ir, kad tikai savstarpējā sadarbībā varam kaut ko panākt, un ja negodīgi, kad netīri sirdsapziņa nāk uz banku, tad zaudētāji ir visi. Gan banka, gan arī tas, kas ieguldīja, gan arī mēs pārējie klienti. Tātad visu to labāko, un lai jums sekmes jūsu darbā, un lai jūs būtu stipri, un būt tādi paši arī darbā, kā šīs telpas ir, un viens otrs tas mīnus, kas ir bijis tur, un tie trūkumi, kā mēs sakam, lai tas līdz ar to šīs jaunajās telpās arī būtu jauna kārtība un jauna disciplīna, un mūs nebūtu tāda savstarpējās kaut kāda pārpratuma. Visu to labāko. Šmeiskungs, es pieļu jums stipri roku, bet es jūs puķis nedošu, es došu puķis dāvām. Paldies jums! Paldies!